Šajā mācību video mēs iemācīsimies, kā uzzīmēt cilvēka lūpas. Sāksim ar vienādmalu trīsstūru uzzīmēšanu. Kā zināms, vienādmalu trīsstūrim 3 malas ir vienādas. Kā to mēs varam pārbaudīt? Pieliekam zīmolu pie vienas malas un aptuveni paskatāmies, vai malas ir vienādas. Ir. Šajā trīsstūrī novelkam vertikālu līniju pret apakšējo malu tā, lai šeit būtu 90 grādu leņķis. Kad tas ir izdarīts, šeit sākam zīmēt apli. Tātad aplis ir apaļš, apaļa forma. Uzzīmējam otru apli blakus un uzzīmējam augšā trešo apli. Tātad visi šie apļi, kā redzams, ir vienādi. Un mēs esam pirmo soli paveikuši, maleči. Sāksim ar lūpu vidējo līniju. Velkam līniju šeit un vērojiet, kas notiek. Velkam šeit un izvelkam viņu ārā. Būtu jauki, ja šīs daļas abās pusēs būtu vienāda lieluma, vienāda garuma. Tātad šī būs, iedomājieties, lūpu vidējā līnija. Tagad mēs zīmēsim lūpai augšējo līniju. Velkam uz augšu. Un mums ir nepieciešams uzvilkt apakšējo līniju, uzvelkam apakšējo līniju. Velkam pa šo apļa ārējo malu, šeit, un otrs pilventiņš ir šeit. Ko tad mēs esam uzkonstruējuši? Mēs esam uzkonstruējuši lūpas. Lai to redzētu skaidrāk, izdzēšam liekās līnijas. Un pārvelkam vēl spēcīgāk ar savu mīksto zīmolīti galvenajām lūpu līnijām. Redzam, ka, lai uzkonstruētu lūpas, daudz zināšanu nevajag. Lai panāktu lūpām telpiskumu ar vieglām locītām līnijām, kas ir vērstas uz ārpusi, mēs radam lūpām šo te dabisko tekstūru. Atceramies, līnijas nedrīkstētu būt vertikālas, jo lūpa ir kā vesels mākslas darbs. Katra šīta līnija ir dažāda garuma, un jo viņas būs dažādākas, dažreiz pat nekārtīgākas, jo dzīvīgāk izskatīsies lūpa. Un pēc tam mēs varam šo telpiskumu vēl padarīt vēl īpašāku, vēl pilnīgāku ar parasto zīmolīti, ietonējot vietas, kas ir vistumšākās. Atceramies, ka augšlūpa būs nedaudz tumšāka kā apakšlūpa. Ko tad mēs esam iemācījušies uzkonstruēt? Mēs esam iemācījušies uzzīmēt lūpas, izmantojot vienādmala trīsstūra palīdzību.